Viņiem vēl tāds ziepīts nāca līdz gan eļļa un ziepīts. Ar ziepītēm vēl nekad neesmu tīrījusi, jo viņi īsti nav netīri. Labi, šitam laikam vienīgā vieta, kur tā kā netīrumiņi. Visi pārējais segli ir tādi tīri. Un arī, kā tā izplatītāja teica, ka viņus nevajag tīrīt katru dienu tos seglus. Viņus vajag saiļot, lai viņi ir skaisti saiļoti, bet visu laiku viņus tur nevajag berzēt. Jo tā jau viņi segli īsti paši par sevi baigi netīriem nepaliek. Un ko es pasūtīju tā, lai man ir tikai 2 šīs te. Var arī 3 pasūtīt, kā pats varēja izvēlēties, kādu tu vēlies. Es pasūtīju ar 2. Un, protams, zelta krāsā to krāsiņu arī varēja izdomāt, kaut tur grib. Un, ka lieku frižam kāpšus, vienīgais, kas man nepatīk, ir tas, kad šeit tā kāpšas siksniņa, redziet, viņi tā kā bišķiņ tur tā kā bojājies, tā kā noberžās. Ka redziet, es viņu tā ielieku te iekšā, un tad viņš katru reizi tur tā kā noskrāpējās, tā varētu teikt. Laikam tur vajag tā kā vairāk saiļot, lai viņš tā kā nebojājas ar laiku, un tā kā bišķiņ žēl. Un otru arī uzliekam. Tā smuki, ļoti labi. Arī var likt tās kāpšu somiņas, bet man bišķiņ žēl seglus, lai segli nesaskrāpējās. Nu, var to frižam kāpstu ielikt kā somiņā un tad uzvilkt to kāpstu augšā, bet baigi ērti, ka frižam kāpšus var vienkārši nokabināt. Tad ērtāk vienkārši nokabināt.